Sveiki! Šodien ir paredzēta instruktāža darba drošībā un ugunsdrošībā būvniecības jomā. Iepazīsimies ar galvenajām tēmām, kas ir jāievēro gan ikdienā, gan arī veicot darbus objektos. Klausies uzmanīgi, jo beigās uzdošu jautājumus. Ja rodas jautājumi, tos droši beigās uzdod instruktāžu vadītājiem. Galvenokārt, darba aizsardzība nepieciešama, lai darba apstākļi neradītu apdraudējumu nodarbināto veselībai un dzīvībai. Tātad ir jāapzinās pastāvošie un iespējamie riska faktori, lai laicīgi varētu plānot un organizēt pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai, kā arī preventīvos pasākumus. Būtiski ir instruēt nodarbinātos par darba aizsardzības jautājumiem, kā arī specializēti apmācīt veicot specializētus darbus. Nodarbinātā veselības stāvoklis ir ļoti būtisks aspekts, jo ir jābūt skaidram, vai nodarbinātais vispār var veikt noteikta veida darbus. Kā arī būtiski ir veikt periodiskās veselības pārbaudes, kontrolējot, vai riska faktori negatīvi neiespaido veselību. Lai droši veiktu darbu ar darba aprīkojumu, tas vienmēr ir jāpārbauda vairākos līmeņus, sākot ar darbu uzsākšanu līdz pat periodiskajām tehniskajām pārbaudēm. Tātad, darba aizsardzības mērķis ir novērst nelaimes gadījumus un arotsaslimšanu iespējamību. Katram nodarbinātajam veicot darbu uzņēmumā ir pienākumi, tiesības un aizliegumi. Sīkāk tie ir aprakstīti darba līgumā, amata aprakstā, iekšējos kārtības noteikumos, kā arī darba aizsardzības instrukcijās. Galvenākie pienākumi ir veikt tikai to darbu, kas tiek uzdots un nav pretrunā ar amata aprakstu un darba aizsardzības instrukcijā. Būt uzmanīgam un rūpēties par savu un citu drošību. Izmantot nepieciešamos aizsardzības līdzekļus, kā arī pielietot drošas darba metodas. Izpildīt vadības, tiešā darba vadītāja un darba aizsardzības speciālista norādījumus par drošu darbu veikšanu. Nodarbinātā tiesības ir atteikties veikt darbu, ja pastāv bīstami darba apstākļi. Ja nodarbinātajam ir nepietiekama informācija par darba specifiku un gaitu. Ja nodarbinātajam trūkst specializētas zināšanas noteikta veida darbos un viņš nav par to apmācīts. Nodarbinātajam aizliegts atteikties no nepieciešamajām apmācībām, veselības pārbaudēm. Aizliegts neizmantot noteiktos individuālo aizsardzības līdzekļus. Kategoriski aizliegts veikt darbu, kas neatiecas uz darba specifiku. Obligātās veselības pārbaudes ir ļoti svarīgas, lai saprastu, vai nodarbinātais var veikt noteiktu darbu noteiktā amatā. Izšķir 3 pārbaužu veidus. Pirmreizējā pirms darba uzsākšanas, lai darba devējam būtu skaidrs, vai nodarbināto var pielaist konkrētajiem darbiem vai nē. Atkārtotās pārbaudes, atkarībā no riska faktoriem, tās var būt reizi gadā, reizi 2 gados vai reizi 3 gados. Tātad periodiski tiek pārbaudīta nodarbinātā veselība veicamajam darbam. Ārpuskārtas pārbaudes, darba devējs ir tiesīgs arī neplānoti organizēt nodarbinātā veselības pārbaudi, ja tas ir nepieciešams. Kad obligātā veselības pārbaude ir veikta, darba devējs saņem obligātās veselības pārbaudes karti ar atzīmēm, vai veselības stāvoklis ir atbilstošs, vai arī varbūt ir nepieciešams kāds riska mazinošs pasākums. Atteikties veikt obligātos veselības pārbaudi ir aizliegts. Drošības zīmes ir ļoti svarīgas kā ikdienas atgādinājums par noteikumiem darba zonā. Tās var būt izvietotas noteiktās darba zonās, kā arī kopēji pirms ieejām objektos. To noteiktās prasības ir stingri jāievēro. Tātad aizlieguma zīmju grupa paredz darbību un rīcību aizliegumu, piemēram, smēķēt aizliegts. Nepiedarošām personām ieeja aizliegta. Nestāvēt zem kravas un tā tālāk. Brīdinājuma zīmes uz dzeltena fona vienmēr brīdina par iespējamo risku un bīstamību, piemēram, bīstami elektrība. Uzmanību šķērslis. Uzmanību iespējami krītoši priekšmeti. Rīkojuma zīmes, kas ir uz zila fona, nosaka darbību, kā ir jāuzvedas vai kas jāizmanto no individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Piemēram, dodieties tanī virzienā. Lietot aizsargķiveri. Lietot aizsargcimdus. Lietot dielektriskus apavus un tā tālāk. Pirmās palīdzības zīmes vienmēr norāda par pirmās palīdzības punktu vai kur atrodas pirmā palīdzības aptieciņa. Ugunsdrošības zīmes norāda par ugunsdrošības inventāra atrašanās vietu. Būvplakāti parasti tiek izvietoti tur, kur notiek būvdarbi. Tie informē par kopējām prasībām būvlaukumā. Signālkrāsojumu izvieto bīstamās vietās kā apzīmējumu vai arī bīstamo vietu ierobežošanai.
Evakuācijas zīmes norāda virzienus un norādes evakuācijas gadījumos. Piemēram, balss izziņošanas sistēma ugunsgrēka gadījumā attieksies uz akustiskajām zīmēm. Vārdiskos un žestu signālus parasti pielieto veicot kravu operācijas vai arī transportlīdzekļiem un iekārtām tiem pārvietojoties apgrūtinātas vai nepietiekamas redzamības apstākļos. Lai veiktu darbus būvobjektā, nodarbinātajam ir jābūt noslēgtam darba līgumam ar savu darba devēju. Nodarbinātā veselības stāvoklim jāatbilst veicamajiem darbiem un jābūt izsniegtiem nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem veicamajiem darbiem. Lai iekļūtu būvobjektos, obligāti līdzi ir jābūt nodarbinātā apliecībai ar korektiem datiem par nodarbināto un apliecībai ir pastāvīgi jābūt pie nodarbinātā. Ja tā tiek nozaudēta, par to nekavējoties jāpaziņo savam darba devējam, pretējā gadījumā būvobjektā nodarbinātais netiks ielaists. Ieejas objektā parasti ir iziešana caur turniketu, šlagbaumu vai speciāli atveramiem vārtiem, jo katram nodarbinātajam ir jānopīkstina caurlaides čips. Tas ir nepieciešams, lai tiktu uzskaitītas darba stundas konkrētajam darbiniekam. Pirmreizēji ierodoties būvobjektā, katram nodarbinātajam ir jāiepazīstas ar objekta specifiskajām drošības prasībām, jo tās var atšķirties katrā objektā. Prasību saprašanu un ievērošanu nodarbinātais apliecina ar parakstu. Jāatceras, ka vienā būvobjektā var strādāt vairāki uzņēmumi un katra uzņēmuma nodarbināties veic savus specifiskos darbus, piemēram, uzņēmums, kurš nodarbojas ar zemes darbiem. Uzņēmums, kurš nodarbojas ar betonēšanas darbiem. Uzņēmums, kurš nodarbojas ar jumta darbiem un tā tālāk. Tāpēc jāatceras, ka būvobjektā jāveic tikai savi noteiktie darbi noteiktajās darba zonās. Intereses pēc aizliegts doties uz citām darba zonām, jo nezinām, vai tur nav kādi īpaši riski, kuri var apdraudēt nodarbināto. Ļoti svarīgi atcerēties, ka aizliegts iekļūt objektā pārkāpjot šos noteikumus. Nodarbinātais pārkāpjot būvobjekta noteikumus var tikt saukts pie atbildības. Individuālie aizsardzības līdzekļi ir darba devēja noteiktie aizsardzības līdzekļi drošām darba metodēm. To izmantošana ir obligāta noteiktajos darbos. Ja tie nolietojas vai gūst defektu vai ir nederīgi, tad nekavējoties ir jāinformē tiešo darba vadītāju un tos ir jānomaina. Individuālie aizsardzības līdzekļi iedalās vairākās grupās. Galvas aizsardzībai aizsargķivē. Dzirdes aizsardzībai austiņas, ausu aizbāžņi. Acu un sejas aizsardzībai aizsargbrilles, aizsargmaskas. Elpceļu aizsardzībai respiratori, filtru maskas. Ķermeņa aizsardzībai darba apģērbs, atstarojošās vestes. Kritiena noturēšanai iejūks un citas pretkritienu komponentes. Roku aizsardzībai dažāda veida aizsargcimdi. Kāju, pēdu aizsardzībai dažāda veida aizsargapavi. Jāatceras, ka objektos obligāti izmantojamie aizsardzības līdzekļi ir aizsargķivere, darba apģērbs ar atstarojošiem elementiem vai atstarojoša veste, darba apavi ar aizsardzību pēdām un pirkstiem. Vēlamie individuālie aizsardzības līdzekļi objektos aizsargbrilles. Ja ir paaugstināts troksnis, tad jālieto aizsargaustiņas vai aizbāžņi. Ja palielināta putekļainība, izmantojam respiratorus un maskas. Ja ir iespējams dabūt skabargas, lietojam aizsargcimdus. Ergonomika ir pamatvienība katram nodarbinātajam veicot darbu, jo tā ir darba poza, kādā nodarbinātais atrodas. Aprīkojums, ar ko strādā un to piemērotība auguma īpatnībām. Smagumu celšanas un pārvietošanas pamatprincipi, kā arī roku darbs. Ļoti svarīgi ir ievērot atpūtas pauzes. Ja darbs ir statisks, tādā gadījumā atpūtas pauzēm jābūt dinamiskām, ja darbs ir dinamisks, atpūtas pauzēm ir jābūt mierīgām, atslābinošām. Par atpūtas pauzēm neaizmirstam. Pirms smagumu celšanas un pārvietošanas stingri izvērtējam, vai nav pieejams aprīkojums, ar ko smagumus pārvietot. Lai celtu smagumus, jāizvērtē kravas smagums. Forma, kā arī savs veselības stāvoklis. Nekad neceļam smagumu ar apaļu muguru. Izvērtējam, varbūt var palūgt palīgā kādu kolēģi. Iegūta disku trūce mugurkaulā ierobežo tavas kustības uz mūžiem, tāpēc vispirms padomā. Jāatceras, ka, ja ir izvietoti aizsarg norobežojumi, margas, barjeras, novilktas lentas, konusi un tā tālāk, vienmēr jāizvērtē bīstamību konkrētajā zonā. Aizliegts kāpt pāri norobežojumiem vai tos patvaļīgi noņemt.
Tie ierobežo pret kritienu uz leju vai arī priekšmetu kritienu no augšas konkrētajā zonā. Norobežots var būt neliels atvērums un līdz pat vairāku starpstāvu atvērumiem. Tāpēc vienmēr jāpaskatās uz leju, uz augšu un apkārt, lai saprastu, kur ir bīstamība. Bieži vien objektos ir neapmierinoša tīrība un kārtība. Nodarbinātie veicot darbu izveido haosu ar darba materiāliem, aprīkojumu un pēc darba aizmirst visu novākt, kas krājās ilgstoši. Tas veido nevajadzīgu palielinātu apdraudējumu paklupšanai un pakrišanai. Ļoti svarīgs ir arī apgaismojums darba zonā, lai viss būtu skaidri saredzams un darba vieta pietiekami izgaismota. Katram nodarbinātajam jebkurā objektā ir jāievēro kārtība, atkritumu šķirošana, laicīga aprīkojuma un iekārtu novietošana vietā. Darba zonā neuzglabājam nevajadzīgas lietas, tas pazemina darba efektivitāti. Pārvietošanās ceļus vienmēr uzturam tīrus, neaizkrāmētus un brīvus, lai neradītu papildus riskus. Elektrodrošības prasības iedalās divās grupās. Darbi, kuri tiek veikti spriegumaktīvā vidē ar atslēgumiem vai arī bez. Un otra grupa – darbi ar elektroinstrumentiem, elektroietaisēm, pagarinātājiem, sadalītājiem un tā tālāk, bet tas nav saistīts ar tiešu darbu zem sprieguma. Tātad darbi spriegumā regulē ministru kabineta noteikumi no 1041, tur ir ļoti precīzi atrunātas visas prasības, sākot ar nepieciešamajām apmācībām un to grupu A, B, BZ, C, CZ norīkojumiem, rīkojumiem un darba gaitu. Darbā ar parasto elektroinstalāciju vai instrumentiem jāatceras, ka jābūt atbilstošai izolācijai un aizsardzībai, tiem nedrīkst būt bojājumi un laicīgi jābūt pārbaudītam un apkoptam. Objektos nepieļaujam, ka vadi un kabeļi šķērso transporta kustības ceļus un ka vadi ir ar bojātu izolāciju un, pats svarīgākais, lai tie neatrastos ūdenī. Darba aprīkojums ir viss, ar ko mēs strādājam. Sākot ar skrūvgriezu, beidzot ar celtņiem, pacēlājiem, iekārtām un tā tālāk. Visam darba aprīkojumam jābūt periodiski pārbaudītam un apkoptam. Pirms darba uzsākšanas vienmēr pārbaudām, vai darba aprīkojums ir atbilstošs darbam. Darba laikā nenovēršamies no veicamā darba un beidzot darbu, aprīkojumu novietojam sākotnējā atrašanās vietā. Ar bojātu aprīkojumu aizliegts veikt darbus un par to ir jāinformē atbildīgā persona. Aizliegts demontēt aizsargaprīkojumu, kas ir paredzēts no ražotāja prasībām, kā arī ja aprīkojums ir rotējošs, ievērojam drošu attālumu no rotējošām daļām. Darba aprīkojumu iedala arī bīstamajās iekārtās, piemēram, kravas celtņi, cilvēku pacēlāji, lifti, katliekārtas, spiedieniekārtas un citas. Ar tiem rīkoties drīkst tikai specializēti apmācītas personas. Un pirms katras lietošanas jāpārbauda, vai ir pieejama bīstamo iekārtu pārbaudas uzlīme. Pase un vai pati iekārta ir bez defektiem. Kravu operācijas ir darbs, kur tiek pārvietota krava ar kravas celtņu palīdzību. Pirms darbu uzsākšanas ļoti cītīgi ir jāizvērtē palīgaprīkojuma, ķēžu, stropju, traversu, piemērotība kravas īpatnībām un smagumam. Stropēt atļauts tikai speciāli apmācītām personām. Rīkoties ar celtni atļauts arī tikai speciāli apmācītām personām. Pirms kravu pārvietošanas jāinformē visi apkārtesošie cilvēki un jānorobežo zonas, lai nepieļautu situāciju, ka krava atrodas virs cilvēkiem. Tas ir ļoti liels pārkāpums. Veicot kravu operācijas ir jābūt skaidram komunikācijas veidam starp celtņa operatoru un stropētāju par izpildāmajām darbībām. Darbs augstumā ir visa veida darbs virs 1,5 metriem. Tas var būt ne tikai virzienā uz augšu, bet arī virzienā uz leju, piemēram, ielīšana akā, tunelī vai slēgtajā telpā. Arī darbs uz kāpnēm, sastatnēm, pacēlājiem, jumtiem ir pieskaitāms pie darba augstumā un ir jāievēro vesela virkne ar pasākumiem. Pirms darba uzsākšanas ļoti cītīgi jāizplāno darba gaita, piekļūšana, instrumentu un materiālu padeve un arī cilvēku piekļūšana, kā arī evakuācija. Protams, darbam augstumā priekšroku vienmēr jādod ir kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, tas ir aizsargmargām un norobežojumiem. Ja papildus nepieciešams, jāizmanto individuālie pretkritienu līdzekļi, kas ir iejūgs, karabīnas, pozicionēšanās jostas autobloki, enkurtroses un enkurpunkti. Nodarbinātajiem ir jābūt specializēti apmācītiem, lai veiktu darbus augstumā. Ja darbs tiek veikts uz kāpnēm, tās vienmēr pirms darba uzsākšanas ir jāpārbauda, vai nav defekti un vai ir salasāmi noteikumi, kuri uzlīmēti uz kāpņu maliņas. Kāpnes periodiski ir jāpārbauda atbildīgajai personai.
Atrodoties uz kāpnēm, nodarbinātajam vienmēr ir jābūt 3 saskares punktiem ar kāpnēm, 2 rokas un 1 kāja vai 2 kāja, un 1 roka vai arī piemēram 2 kājas un celis vai gurns ir atspiests pret kāpnēm. Jāatceras, ka kāpnēm vienmēr ir jābūt nostiprinātām pret to izslīdēšanu. Veicot darbus uz sastatnēm un pastatnēm, tām ir jābūt speciāli paredzētiem veicamajiem darbiem, obligāti jābūt aizsargmargām 3 līmeņos – jostas līmenī, ceļa līmenī un kājlīstei. Katrai sastatnē jābūt izvietotai informācijai par sastatņu atbildīgo personu, drošības zīmēm un atļaujai vai aizliegumam uz sastatnēm strādāt. Veicot darbus uz cilvēku pacēlājiem, vienmēr ir jāizmanto pretkritiena sistēmas. Iekārtai jābūt reģistrētai un pārbaudītai, visām aizsargmargām jābūt ir savās vietās un bez defektiem. Pacēlājus atļauts vadīt tikai speciāli apmācītam pacēlāju operatoram. Zemes darbi ir bīstami ar to, ka tranšeju vai būvbedres sienas var nobrukt un apbērt nodarbinātos, kas atrodas iekšā. Tāpēc vienmēr ir ļoti svarīgi veikt ģeodēzisko augsnes izpēti, lai noteiktu grunts veidu. Veicot tranšeju vai būvbedru rakšanu, stingri jāievēro nogāžu slīpumus, lai tie nebūtu par stāvu un nepētu nobrukt, kā arī jāizmanto specializētas aizsargsienas vai vairogi pret nogruvumiem. Ja dziļums pārsniedz jau 1 metru, ir jāizvērtē vairogu nepieciešamību un to pielietošanu. Jābūt pieejamām kāpnēm iekļūšanai un izkļūšanai no būvbedres vai tranšejas, kā arī būvbedrē vai tranšejai ir jābūt pa perimetru norobežotai, lai citi cilvēki nejauši tajā neiekristu. Traktortehnikas strēles darbības rādījusā nodarbinātajiem aizliegts atrasties. Ķīmiskās vielas un produkti iedalās 2 grupās – bīstamās un nebīstamās. Bīstamās ķīmiskās vielas ir apzīmētas ar bīstamības piktogrammām. Pirms darba uzsākšanas vienmēr ir jāiepazīstas ar drošības datu lapām un bīstamības faktoriem darbā ar šiem produktiem. Ja ķīmisko vielu produkti tiek pārlieti vai pārbērti citos iepakojumos, obligāti jāveic marķēšana ar nosaukumu un bīstamības signālvārdiem. Ķīmiskās vielas un to produkti ir strikti jāglabā atbilstošos apstākļos. Darba zonās aizliegts lietot pārtiku, dzert no atvērtiem iepakojumiem un smēķēt. Ar ķīmiskām vielām un to produktiem vienmēr jādarbojas ar skaidru uzdevumu, aizliegts veikt nesaskaņotas manipulācijas. Ārkārtas gadījumos galvenokārt ir saglabāt mieru un nesākt paniku. Rīkoties atbilstoši tiešo vadītāju un vadības norādījumiem un iekšējiem noteikumiem. Nekādā gadījumā neskriet pa telpām, gaitiņiem, laukumiem, jo var paslīdēt, pakrist vai aizķerties aiz šķēršļiem. Mierīgi jāinformē apkārtējos par ārkārtas situāciju un doties uz drošu pulcēšanas vietu un tur veikt personu uzskaiti, lai saprastu, vai visi ir evakuējušies un atrodas drošībā. Aizliegts veikt nesankcionētu pašdarbību. Aizliegts pamest drošo vietu, pirms to nav atļāvusi vadība. Nelaimes gadījums darbā ir atgadījums, kad tiek gūta trauma darba vietā un darba laikā un darbnespēja ir vismaz 1 diennakti. Tādos gadījumos, ja tiek konstatēts nelaimes gadījums, pirms palīdzības sniegšanas jānoskaidro, vai nav pastāvošu risku mūsu veselībai un dzīvībai. Ja nav, tad dodamies palīdzēt cietušajam savas kompetences ietvaros un, ja nepieciešams, izsaucam medicīnisko palīdzību pa tālruni 112 vai 113. Nofotografējam notikuma vietu, ja tas ir iespējams, un informējam vadību par atgadījumu. Ļoti svarīgi laicīgi informēt vadību par atgadījumu, lai varētu veikt nekavējošos pasākumus, plānot turpmākos, kā arī laicīgi izmeklēt nelaimes gadījumu cēloņus. Ikvienā darba vietā, telpās un veicot jebkādus uzdevumus, darbiniekam ir pienākums neizraisīt ugunsgrēku savu darbību ietvaros. Ir svarīgi atcerēties, ka dūmi ir visbīstamākais faktors, jo tie samazina redzamību, apgrūtina evakuāciju un izraisa klepošanu un samaņas zudumu. Lai notiktu degšana, ir nepieciešami 3 faktori – skābeklis, materiāls un aizdegšanās avots. Ja kāds no šiem faktoriem ir ierobežots, degšana var nenotikt, vai arī, ja tā notiek, to var samazināt vai nodzēst. Visbiežākie ugunsgrēku cēloņi ir saistītas ar elektroinstalāciju problēmām. Tāpēc vienmēr uzraugiet elektroinstalācijas stāvokli un to pareizu izmantošanu. Ja dzirdi ugunsgrēka trauksmi vai redzi piedūmojumu un liesmas, tad domā par evakuāciju. Pa tuvāko un drošāko evakuācijas ceļu dodies ārā no ēkas vai objekta un dodies uz drošu pulcēšanas vietu. Evakuācijas laikā, ja ir iespējams tīru apģērbu pielikt priekšā elpošanas orgāniem, tad tā ir jādara, izcili, ja šo apģērba filtru iespējams saslapināt ar tīru ūdeni. Evakuācijas laikā aizliegts skriet.
Vadies pēc evakuācijas zīmēm un norādēm. Uzmanies no durvju atvēršanas, jo tur var būt atklāta liesma, kā arī uzmanīgi pārbaudi durvju rokturus, jo tie var būt ļoti karsti. Lai iedarbinātu ugunsdzēsības aparāta palaišanas mehānismu, jāizvelk sprostapa. Jāatbrīvo šļūtene. Uz gali nepieciešams virzīt uz uguni un nospiežot sviru, padodam ugunsdzēsības aparāta saturu uz degšanas vietu. Atlaižot sviru, padeve pārtrauksies. Aparātu var darbināt gan nepārtraukti, gan ar pārtraukumiem, attiecīgi nospiežot un atlaižot sviru. Aparāta darba stāvoklis ieteicams vertikāls. Vienmēr nepieciešams ievērot drošu dzēšanas distanci. Ugunsdzēsības aparātus izmantojam tikai situācijās, kad tas neapdraud jūsu dzīvību. Ugunsdzēsības līdzekļa lietošana ir katra darbinieka brīva izvēle, nevis pienākums. Ugunsbīstamie darbi ir darbi, kuros rodas ugunīgas dzirksteles. Ir atklāta liesma vai ļoti augsta temperatūra. Priekš šāda veida darbiem ir nepieciešams izveidot ugunsbīstamo darbu norīkojumu, kā arī darbības vietu izolēt no degošiem priekšmetiem. 5 metru radiusā jānovieto ugunsdzēsības aparātu. Aizliegts veikt ugunsbīstamo darbu nesaskaņojot to un neizrakstot norīkojumu. Pēc ugunsbīstamo darbu veikšanas darba vieta ir jānovēro vismaz 4 stundas, tāpēc tos labāk ir plānot rīta pusē. Paldies, ka klausījies, ja ir kādi jautājumi, droši jautā. Veiksmi darbos!